Kad cilvēks sāk pamosties, iet uz savu izaugsmi, kļūst veselīgs, brīvs, pārstāj būt atkarīgs no citiem cilvēkiem, pārsvarā viņu sāk kritizēt. Sabiedrība sāk cīnīties, jo pirms tam šī persona kalpoja sabiedrībai ar savu enerģiju, dzīvoja vainas sajūtā, ilgu laiku darīja to, ko citi teica. Viņš gribēja pielāgoties, lai iepriecinātu visus. Tagad viņš saka, ka tā vairs nedarīs, ies savu dzīvi. Meklē savu aicinājumu, atrod to, sāk dzīvot priekš sevis, kļūst laimīgs, dara savas lietas, iet pa savu ceļu. Sabiedrība sāks spiest. Un 60 dienas dabūs kritiku. Sabiedrības cilvēki nav slikti. Viņi tā reaģē, cīnās ar tevi, kritizē, manipulē, grib tevi atgriezt atpakaļ. Sabiedrība saka, kāpēc tu kļuvi par citādu, tev jābūt kā visiem. Tās 60 dienas ir jāizdzīvo. Tad sabiedrība sapratīs, ka tu nepadodies. Tad sāk tevi ignorēt, pārstāj sazināties, neielūdz tevi, atraida. Šis cilvēks cieš, vēlas iet atpakaļ, bet sabiedrība tevi jau ignorē. Ignorēšanu arī vajag izdzīvot. Šo pretošanos, ka tu izdzīvo, tu ej uz nākamo etapu, aicinājums. Sabiedrība sāk atzīt, un cilvēki nāk klāt un jautā, kā tu to izdarīji, kā kļuvi laimīga, kā atradi savu aicinājumu, kā tu sāki dzīvot priekš sevis, kā tev izdevās panākt tik laimīgu un brīvu dzīvi, kā tu kļuvi unikāla. Cilvēkam jāzina šis ceļš, lai nesalūstu. Parasti cilvēki salūst, kad kritizē, izdara spiedienu, parasti atkrīt atpakaļ, kad ignorē, atkrīt atpakaļ. Jāsaprot, ka tā ir sabiedrības reakcija uz tavu realizāciju, uz tavu brīvību, veselumu. Tas jāpieņem. Sabiedrība nav slikta, tā ir reakcija citiem cilvēkiem uz tevi.